Labdien! Šodien ir 2023. gada 6. oktobris. Atgādinu, ka video atskaņošanas ātrumu var palielināt, kā arī zem video atvērt vēl saites, kuras var apskatīties pēc rezonances. Tātad oktobris. Iedomājieties, ka Zeme visu laiku līdz šim atradās tumsas aizsegā. Un te pēkšņi saules stari sāka izlausties cauri šim aizsegam, cauri šai krēslai. Un tagad ir ne tikai sajūta, ka gaisma ir tuneļa galā, bet gaisma ir vispār. Gaisma, ko gaidīja cilvēks un cilvēku kopums, kurš nodarbojās ar savu garīgo attīstību. Šī gaisma sāk dot cerību, ka principā izmaiņas bija ieliktas jūsu ceļā, jūs pacentāties sevi izmainīt, pastrādājāt ar sevi un savām mentālajām programmām. Un tagad viss, kas palicis aiz muguras, ir kā vecās drēbes, kuras jūs atstājat kaut kur septembra beigās. Tas attiecas uz tiem, kuri nodarbojušies ar savu īpašību attīstīšanu un savas tumšās un gaišās puses pieņemšanu, savas sūtības apzināšanos un iespējams pat kāda lēmuma pieņemšanu, kas jau palīdz cilvēkam iet pa viņa patieso ceļu. Jūs sapratīsiet, ka pārmaiņu būtība ir jūsu iekšējās jaunās uztveres veidošana. Gan pa jaunam uztverot sevi, gan jauno pasauli, gan realitāti. Vēl viena izmaiņa notikusi, tāda, ka pastāvīga vibrāciju paaugstināšanās jau ir kļuvusi daudz stabilāka. Tā vairs nelēkā šurpu turpu augšā lejā. Tā ir stabilāka vibrāciju paaugstināšanās uz planētas Zeme. Tas nozīmē, ka visas zem vibrāciju lietas, zemo vibrāciju lietas, kuras rodas cilvēku rīcības rezultātā, nāk virspusē. Un tas, kurš dara tādas lietas, jutīsies nekomfortabli, jo it kā tā gaisma izgaismos viņa rīcību nepievilcīgā formā. Šāds process sākas un turpmāk turpināsies. Šajā mēnesī būs arī Kristus apziņas mīlestības enerģija. Un tad, kad jūs apzināsieties savas sāpes sevī, ka jums ir grūti šķirties no savas vecās sapratnes, no savā vecā es, jeb no savām vecajām drēbēm, tad šī enerģija jūs pavadīs jūsu skumjās, kuras būs attīrošas dvēseles līmenī. Oktobris kopumā ir ļoti noderīgs mēnesis visas cilvēces attīstībai, lai paaugstinātu vibrācijas pietiekoši ātri un jaudīgi. Oktobris ir arī disciplīnas mēnesis. Jā, ir iespējas, ir harmonija, ir efektivitāte, bet vajag izpildīt oktobrī nolikto. Oktobris ir spēcīgs, taču vajag turēt līdzsvaru visu laiku. Vajag pārliecību
visā, ko tu dari, par ko tu domā un ar ko nodarbojies. Oktobrī nav vēlams, jeb nedrīkst pārspīlēt, ciest, piemēroties, apvainoties, būt it kā pārākam. Taču oktobrī vajag uzņemties atbildību, pārredzēt situāciju kopumā un pacelties virs tās, godīgi atzīties, kā viss bija, būt godīgam, atbildīgam un atzīt. Būt ar efektīvu rīcību un izdarīt plānoto. Noturēties savā pasaules redzējumā, jo oktobris pārbaudīs uz izturību. Cik jūs varēsiet noturēties savās idejās, savā pasaules redzējumā, savās tendencēs. Oktobris pārbaudīs, cik jūs esat spēcīgi, cik pārliecināti, tāpēc izlemjiet un nosakiet, kas jūs esat un par ko jūs esat. Un tajā oktobris jūs pārbaudīs, vai jūs esat par bailēm vai par mīlestību, par gaismu vai par tumsu. Tieši jūsu paša pārliecību tad arī jums pārbaudīs. Pārbaudīs, cik tad jūs esat pārliecināts par to. Gan caur ciešanām, gan caur kārdinājumiem. Oktobris ir kā harmoniska pasaule, kuru varam noturēt, ja mācēsim palikt mīlestībā un kārdinājumi ies garām. Kārdinājumi ar bailēm, kārdinājumi ar dusmām, ar vēlmi attaisnoties, kārdinājumi ar vēlmi apvainoties, ar pretenzijām, kārdinājumi ar nosodījumu, ar pārspīlēšanu, kārdinājumi kaut ko noslēpt un nepateikt līdz galam. Šis viss iepriekš minētais oktobrī jāiztīra. Vajadzētu būt caurspīdīgam un godīgam, patiesam un pārliecinātam par savām vērtībām. Tāpēc tieši tās jums pārbaudīs. Cik tad jūs tajās esat pārliecināti un pietiekoši nopietni? Un ja jūs šo pārbaudi iziesiet, tas dos diezgan lielus rezultātus. Jā, oktobris pārbaudījumi uz jūsu vājībām. Ja nu gadījumā kādam vājība ir kādi saldumi, jeb varbūt melošana, jeb varbūt gadžeti vai vēl trakāk alkohols, tad tieši uz vājībām, tad tieši ar jūsu vājībām oktobris jūs kārdinās un pārbaudīs. Oktobrī cilvēki iziet tādu kā reakcijas periodu. Tā ir atbilde uz jaunu brīvības sajūtu. Tā ir gan to cilvēku reakcija, kuri cenšas citus kontrolēt, turēt savā kontrolē, gan arī katra paša cilvēka reakcija uz paša baiļu domām, kuras nāk no pagātnes. Oktobris ir kā zona, kurā atvadīties no vecā un sagatavoties nākamajam solim uz priekšu. Oktobrī var būt daudz ļoti mazu, bet spilgtu notikumu, kas uzliesmo pēkšņi un tikpat pēkšņi nociest. Un katras dienas kūbilde var ļoti mainīties dienu no dienas.
mēneša specifika var būt emociju svārstības un to lēkāšana, jo cerība un bailes ies roku rokā. Jūsu reakcijas uz notiekošo provocēs jūs te pātrināties, te apstāties, te skriet, te stāvēt. Savukārt no tās sajūtas, ka laiks pātrinās, pat tajā, kur sākumā bija miers, pēc tam var būt nepacietība. Notiek arī tāda lieta kā procesu desinhronizācija, kura aizsākās jau pasen, taču tagad tā būs pamanāmāka. Tieši to procesu desinhronizācija, kuros ir iesaistīti cilvēki ar dažādiem vibrāciju līmeņiem. Te kāds var kaut ko aizmirst, te kāds var kavēt, te atkal kāds kaut ko var palaist garām, te kāds kaut ko var nedzirdēt vai nesaņemt vai nepamanīt. No visa notiekošā jūs varat gūt labumu, ja būsiet centrēts uz sevi un paliekot sajūtā šeit un tagad. Tādā gadījumā jūs kā svārsta ass vērosiet ārējās šūpoles, paši būdami mierīgā un nosvērtā harmonijas stāvoklī. Šādā stāvoklī jūs esat neaizskarami un aizsargāti ar paša izvēles lauku. Oktobrī sazemēšanās un centrēšanās ļoti īsā laikā spēja iemācīt jūs vadīt savu enerģiju. Tas, kas agrāk prasīja 10 gadus, to tagad apgūsiet gada un pat mēnešu laikā. Turklāt cilvēku smadzeņu neironu tīkli kļūs plastiskāki, ko drīz vien ievēros arī zinātne, taču pagaidām atzīstot to tikai kā jaunu atklājumu, kas līdz šim bija nezināms, nevis kā evolūcijas procesa rezultātu. Zinātniskajos pētījumos atklāsies nopietnas nesaskaņas ar vecajām paradigmām. Piemēram, nesenā DNS atkritumu daļas definīcija tiks atzīta par novecojušu, jo tiks atrastas atslēgas, lai matemātiski pierādītu hologrāfiskās genoma opcijas. Citiem vārdiem sakot, pašā DNS tiks pamanīta identiska aina visam, kas notiek kosmosā. Proti, arī zinātne izpaudīsies zināmais sakrālais princips, kas augšā, tas apakšā. Vēlāk tiks atklātas arī vibrāciju saiknes starp ķermeņa šūnām, orgāniem un kosmiskām parādībām. Tomēr, lai ko tādu paziņotu, tas drīzāk ir nākamo gadu, nevis mēnešu perspektīva. Tātad oktobris ir reakcijas uz desinhronizāciju ar veco un noskaņošanos uz jauno. Sekojiet tam, lai jūsu frekvence būtu maksimāli augstā līmenī, lai šo procesu nogludinātu un gūtu sev vislabāko labumu. Atcerieties arī to, ka ārpasaule jūs ietekmē tikai tad, ja jūs paši atsakāties no izvēles, no paši savas izvēles un piekrītat ticēt citu stāstiem. Tāpēc izvēlieties pats savu skaisto stāstu par sevi pašu. To ir vienkārši izdarīt
un tas būs jūsu galvenais superspēks šajā periodā. Un vēl šajā mēnesī būs novēršanas enerģijas. No vārda novērš uzmanību. Nāks aiztures, aizkavēšanās, bremzēšanas enerģijas. Šī novēršanas enerģija liks novērst uzmanību uz kaut ko otršķirīgu, vai vismaz vajadzīgu vai garām ejošu kaut ko. Uz mazsvarīgu, neprimāro. Uzmanība novirzīsies viskaut kur, tikai ne uz būtiskā jautājuma risināšanu. Visi novērsīsies no galvenā, un būs grūti piespiest sevi atgriezties pie pamatlietas un galvenā darba. Pat ja jūs atgriezīsieties pie galvenā, jūs tik un tā novērsīsieties uz otršķirīgo, nebūtisko. Kā ar šo tikt galā? Vienkārši apzinieties, ka šomēnes būs grūti koncentrēties uz kaut ko svarīgu, ka visu laiku jūs kaut kur novērsīs, un būs jāizstrādā grafiks vai schēma, saskaņā ar kuru jūs daļu laika veltat pamatjautājumiem, bet pārējo laiku citiem jautājumiem, kas nav tik energoietilpīgi. Vēl būs enerģijas, kas mudinās iestrēgt kādā šauri specializētā lietā vai jautājumā. Tas nozīmē, ka jūs neredzēsiet problēmu vai uzdevumu pilnībā, bet gan šauri. Tātad, ja tā pirmā enerģija, tā novēršanas enerģija novērsīs jūs no pamatuzdevuma, tad savukārt šī otrā enerģija pievērsīs jūsu uzmanību kādai sīkai detaļai šajā uzdevumā. Citiem vārdiem, vai nu jūsu uzmanība tiks pievērsta otršķirīgiem uzdevumiem, vai arī jūs iesprūdīsiet kādā detalizācijā. Neviens ne otrs nevirzīs uz priekšu uzdevuma risināšanu, un jūs buksēsiet. Ko darīt? Apzināties, ka tas notiek. Ieraudzīt to, ka tā ir, ka tā notiek. Otrkārt, izturēties pret sevi un savām iespējām ar sapratni. Tas ir tikai mēnesis, nevis visa dzīve. Vēl, ja nu tiešām uzdevums ir jāatrisina šomēnes, lūdziet citu cilvēku palīdzību. Vienīgi viņiem var nesanākt, ja jūs visu laiku viņiem traucēsiet. Starp cilvēku attiecībās šomēnes nelamājieties un nebaraties, ja kāds kaut ko izdara ne tā, kā jums gribētos. Šomēnes daudz kas var jūs kaitināt, piemēram, vilcināšanās, tēmas nomaiņa, sarunā, izdarīta nepareiza izvēle, aizbraukšana nepareizajā virzienā, tāpēc esiet pacietīgs. Piemēram, ja jūs esat aizbraukuši ne tur, tad palūdziet, lai jums norāda pareizo ceļu. Un tā it visā. Savukārt, biznesa jomā šomēnes būs labi kaut ko detalizēt. Izstrādāt detalizētus plānus, veikt šauras darbības, risināt šauru uzdevumu vai šauru virzienu. Ko darīt, lai šomēnes labi justos?
atbrīvot spriedzi, atslābināties, plānot īsam laikam un īsām distancēm. Izturēties labvēlīgi pret savām kļūdām. Jūs esat cilvēks, nevis mašīna. Un atceraties, ka pēc nakts vienmēr nāk diena. Vienmēr uzlec saule, atnāk gaisma. Atceraties to, ja uzskatāt, ka atrodaties nakts vidū vai tumsā. Oktobrī nav spriedzes mezglu. Tas priecē. Apzinātajiem cilvēkiem būs labi apstākļi, lai veiktu nākošo attīstības soli, jo viņi sāks asimilēt sevī 10. dimensijas enerģiju. Un šis process sāksies, protams, dvēseles līmenī. 10. dimensijas enerģiju ieplūšana palīdzēs atsevišķajai dvēselei kalibrēt augsto pieredzi, kas iegūta caur veiksmīgiem iemiesojumiem, un aizvērt tās attīstības līnijas, kuras var uzskatīt par neaktuālām, iestājoties ūdensvīra laikmeta sākumam. Šādas smalkas izmaiņas atsevišķos gadījumos var ietekmēt iemiesoto cilvēku caur paplašinātu un attīrītu kauzālo ķermeni, intuitīvi dodot cilvēkam mājienu par vajadzību mainīt prioritātes. Noteiktā garīgās attīstības posmā rodas problēma apvienot augstākos un zemākos cēloņus cilvēka dzīves būtības noteikšanai un cēloņu sakarību izpratnei. Citiem vārdiem sakot, cilvēkam, kurš neiziet no sociuma, bet nodarbojas ar iekšējās pasaules pilnveidošanu, būs jāatrod jauna, aktuālāka, norādīto cēloņu attiecība, kas ir viņa izvēles, lēmumu rīcības dzīves līnijas pamatā. Līdz ar to cilvēka apziņas pašreizējā attīstības posmā arvien lielāku nozīmi iegūst kauzālais ķermenis, caur kuru dvēsele nodod nozīmīgus impulsus savā iemiesotajā daļā, stumjot un virzot cilvēku vajadzīgajā realizācijas un attīstības virzienā. Šie impulsi faktiski ir cilvēka izvēļu augstākie cēloņi par labu viņa patiesajam ceļam. Cilvēks spēj tos uztvert caur augstāko intuīciju, kas saistīta ar viņa enerģētisko ķermeņu attīstības līmeni. Šāda spēja veidojas ilgi un sarežģīti un prasa ne tikai lielu jūtīgumu pret augstākajām enerģijām, bet arī uzkrātu prasmi izprast šo vibrāciju translēto jēgu. Vienotības stiprināšana ar augstāko apziņu vairo apzināšanos it visā, domās, jūtās un rīcībā. Tomēr līdztekus apzinātībai ir jāaug arī cilvēka atbildībai. Atbildībai par savām domām, par savām emocionālajām reakcijām un par savu rīcību. Tas rada papildus sarežģījumus, jo mūsdienu cilvēks kopumā nav pieradis atbildēt par sevi, un atbildību par notiekošo ar viņu pašu bieži pārliek uz citiem cilvēkiem vai valsti vai pat uz Dievu. Oktobra mēnesī no dabas stihijām pirmajā vietā izvirzīsies uguns stihija.
un pēc tam zemes stihija. Tai sekos arī ūdens un pašā pēdējā vietā gaiss. Uguns stihija arvien biežāk kļūst par vadošo. Debesu uguns ne tikai attīra telpu, bet arī atjauno sākotnējo jēgu un nozīmes, kuras ir jāapgūst blīvajiem blīvumiem, jeb zemākajām dimensijām. Uguns attīra blīvo, zeme iesakņo jeb iezemē jauno, ūdens šķīdina veco, un tikai tad nāk gaisa stihija, kura transformē mentālo lauku, pieņemot un asimilējot atdzimušās patiesības. Nu ko, paskatīsimies arī oktobra zvaigznēs. Tātad oktobris. Intensīvs, liktenīgs mēnesis. 11. oktobrī Plutons paliek direkts. Taču Plutona statiskais periods ir gandrīz visu mēnesi, no 1. oktobra līdz 28. oktobrim. Un tas nozīmē stabila spriedze. Visu mēnesi cilvēki tādi trauksmaini, jūtīgi, spriedzē, bailēs, uztraukumos. Tāds patstāvīgs fons, mazās traumas, mazi negadījumi. Tāpēc, ja mazināsiet iekšējo spriedzi, tad mazāk pievilksiet nepatikšanas. Pazeminiet savu trauksmes fonu. Visa mēneša uzdevums – harmonizēt iekšējo stāvokli, stabilizēties, nomierināties. Tāpēc rekomendējas palielināt rīta procedūru laiku, mazliet ilgāk dušā, vai mazliet ilgāk meditēt, vai mazliet ilgāk lūgšanu laiku palielināt. Dienas laikā vairākas reizes ļoti viegli fiziski vingrinājumi, izstaipīšanās, ja sēžat uz krēsla, dažas minūtes pastaiga, piecelties biežāk no krēsla, iesaistīt biežāk fizisko ķermeni, novirzīt uzmanību uz fizisko ķermeni. Tas noņems emocionālo slodzi. Fiziska aktivitāte, elpošanas vingrinājumi. Rokās var turēt čiekuru vai dzintaru, vai biežāk rokas nomazgāt siltā ūdenī. No rīta duša, lai noņemtu to nakts enerģiju, lai pa dienu tā jūs vairs netraucētu. 14. oktobrī gradzenveida saules aptumsums. Redzams gan tieši Amerikas kontinentos. Un 28. oktobrī daļais pilnmēnesis un daļais mēnesis aptumsums. Tātad pa vidu aptumsumu koridors. Zināmā mērā liktenīgs, jo nosaka tendences uz nākamajiem 9 gadiem. Tēma tāda, ka gribēsies it kā iet uz kompromisiem, nepieņemt nekādus lēmumus, gribēsies bremzēt, taču vajag tieši pretējo – gatavību izlēmīgām pārmaiņām. Bet situācijas tāda kā bremzēšana var būt pat ar negatīvām sakām. Vajadzīga drosme un izlēmība, pārmaiņu laiks. Oktobrī tiks ielikti pamati lielam pārmaiņu vilnim.
būt gataviem pārmaiņām darbā, mazliet arī attiecībās, taču vairāk profesionālajā un sociālajā sfērā. Darbs, sabiedriskā darbība, sociālais stāvoklis. Tātad drosme, izlēmība un konkrētība, atbildības laiks. Runāt vajag mīksti un maigi, rīkoties izlēmīgi. Vajag bez emocijām un vajag saprātīgi. Pēc 12. oktobra marša Skorpionā pievienos izlēmību un arī ietiepību. Spēja pieņemt lēmumus pastiprināsies. Tātad pēc 12. oktobra mēneša otrajā pusē. 21., 22. un 23. oktobrī sākas mēneša otrais spriedzes posms, intensitātes, aktivitātes vilnis. Sāsinās spriedze, enerģija grib realizēties, gribēsies konfliktēt. Bet tomēr labāk aizstāvēt savu viedokli nekā konfliktēt. Vēlme pēc pārmaiņām. Teikšu, ka no 31. oktobra līdz 8. novembrim būs Saturna statiskais periods. Tāpēc dokumentu lietas paspējiet sakārtot līdz 31. oktobrim, jo tad iestāsies bremze. Pilnmēnesis devīze 28. oktobris. Darīt visu saprātīgi, akurāti, mierīgi, organizēti, bez bremzēšanas, bez bailēm, stabila, mierīga, izturīga rīcība. Iekšēji lēmumi, vairāk iekšēja izlēmība kā ārēja. Par savu tālāko dzīves ceļu, savas darbības tālākā izpausme. Jā, intensīvs un liktenīgs mēnesis ir oktobris. Veselības ziņā dar pievērst uzmanību āda, hipertonija, vairogdziedzeres, urīnsistēma. Ieteicams pastaigas, vanna, elpošana. Jā, mēnesis enerģētiski intensīvs. Tāpēc emocionālajā sfērā labāk siltums, maigums, uzmanīgi, bez steigas. Emocijas skrien pa priekšu, steidzas, grib kaut ko, taču te vajadzētu mierīgi un bez steigas. Mierīgi iziet saspringto mēnesi bez bailēm. Savukārt es novēlu, lai katram no mums un visiem mums kopā izdodas noturēt, būt un atrasties līdzsvarā, lai izdodas šūpoles novērot no malas, lai izdodas būt mierīgiem un saprātīgiem, un lai izdodas mierīgi un stabili celt savas vibrācijas oktobrī. Šodien pateicos!